Tā, aiziet. Pirmais rauns, nav roku. We are going to investigate together, and yet in a way celebrate together, American popular music. Attack the dance floor like a bulldozer. Attack the dance floor like the dance floor. Attack the dance floor like a bulldozer. Attack the dance floor like the dance floor. Attack the dance floor like a bulldozer. Attack the dance floor like the dance floor. Attack the dance floor like a bulldozer. Attack the dance floor like the dance floor. Nu, Džeki, kādas varbūt neliela komentāri, viens komentārs par šo bītu? Mēs kā laižam nākamo un tad uztaisim verdiktu. Tas nebūs verdikts, tas būs komentārs. Verdikts būs beigās pēc visiem 3 raundiem. Okay. Varbūt es ieteiktu, man liekas, tagad vispirms, lai mēs kā neaizmirstam. Labi, sure, davai klausamies pirmo raundu Radio Juniors. Ne? Vai tu gribēji teikt? Domāju, ka pirmo. Jā. Un tad, tā kā tagad pasakam, mēs citādi aizmirsīsim mazliet. Un mēs uzreiz. Labi, man liekas, ka overall salīdzinoši clean. Kā es saprotu, tie vokali nebija samples, vai ne? Tas nebija sample, tas kaut kas, ko nav roka pacielis, ja? Tas tikpat labi varēja būt arī stem splitos no sample. Tāpēc es nedzirdēju visu sample, tāpēc, jā. Jā, tie scratch bija nice beigās, jā. Jā, overall, man liekas, ļoti decent. Vairāk, kā es tagad jāredzi, ko Radio Juniors taisīs. Bet jā, diezgan ok starts. Ok, labi. Davai klausamies Radio Junior pirmais. Ok, Džeki, kādas domas? Pirmais rauns ir noslēdzies. Otrais beats bija, es uzreiz dzirdēju, ko Don Toliver varbūt, bet pirmais beats viņam bija bišķiņ vairāk enerģijas nekā otriem beatam. Es iešu ar pirmo beatu. Tas, ok, tu jau pateici savu verdiktu, ok. Mēs varam darīt arī tā pēc raundiem. Daram arī tā pēc raundiem, ja? Daram tā pēc raundu pasakām par kuru, ja? Ok, Simon? Man šitā jau daudz labāk patika, tā kā, labi, es nezinu, cik viņš tur minimāli vai daudz ir tas sound designs, bet viņš bija mazliet interesanti tā kā skaņas ziņā. Man tā vismaz likās, un tāpēc man uzreiz labāk šitais ķīpa patīk, bet tie drāmi, es nezinu, vai tas bija mix, vai tas bija tieši tas patterns, bet viņš mazliet līdz galam ķipa neaizgāja. Es nemāku pateikt. Un es laikam ietu pirmo tikai dēļ tā, ka tas pirmais bija vienkārši much cleaner. Un kā es saprotu, cik tur bija nedēļa dot laika. Un vienkārši man liekas, tā kā take upper hand, ka viņš vienkārši bija mazliet cleaner uztaisīts. Ja tas pēdējais būtu, man liekas, uztaisīts drumwise more cleaner, tad es vēl būtu gājis ar šo. Purely dēļ sound design un sound choice. So, jā, tas mī. Jā, tad tu to ej ar kuru? Šobrīd tu saki savu verdiktu. Ar pirmo. Pirmo, ar nav roku. Nav roku. Jā. Ja? Ok. Un Niklaus gāja ar kuru?
Arī ar nav. Arī pirmo. Jā, nu man līdzīgas sajūtas bija, man arī pārsteidz īstenībā, kad abi bija diezgan piestrādājuši pie fakta, kad bija diezgan interesanti klausīties katru sekšanu. Viņi jūta diezgan stabili jūta, kā attīstās viss beats, un tā minūte tika izmantot, manuprāt, diezgan labi. Man patika arī beigās, kā tika kāpināts Radio Junioram. Nav roka, man patika arī, jā, kā tika izmantots vokāls, kā viņš tika izmantots tādā old school scratchy stilā. Man ir grūti izšķirties par šo balsi šobrīd. Bet laikam man tomēr pašam personīgi vairāk uzrunāja Radio Junior šajā raundā. Tāpēc mans punkts aiziet tieši par Radio Junioru šobrīd. Bet raundu pirmo paņem nav roku. Restīvi 1. Nav roku. 0 Radio Juniors. 3 rauns nav roku. Aiziet. Radio Juniors 2. rauns, let's go. With the love I have inside of me, we can turn this world around. Nu, Džeki, kāds komentārs par otro raundu? Kurš sāk? Niklau. Nice, Jesse. Cool. Forši beats. Man grūti kaut kāds mikselietas tagad pateikt. Es klausos uz ļoti interesantām austiņām, bet nezinu, vai tas ir battle beats again. Simon? Jā, tas kind agree. Es zinu, tad pirmo reizi notapojos, tas otrais man likās real hard. Tas Jersey switch ķipa bija cool, bet es nezinu. Tā viņš pēkšņi pa vidu bija. Mazliet weird. Un atkal man liekas, ka vienkārši pirmajam beatam viņš bija much cleaner, mix-wise arī, un viņam bija vairāk enerģijas. Kaut arī šitiem viņš tā kā nodarbojas hella hard, viņš man liekas, to enerģiju nevarēja mazliet noturēt. Bet abi divi beat, man liekas, ir reāli nice. Bet ja es ietur vienu, tas gan laikam ietur pirmo. Es arī piekrītu. Viņš to sanāk streamā šobrīd, viņš to sanāk pa labi aiz manis. Okay. Okay, tātad mans verdikts par šo batlu. Manuprāt, abiem diviem klausoties tagad vēlreiz pilnvērtīgi, man likās, ka tās ir principā kā divas pasaules citādākas, kas klēšo savstarpēji kopā. Ka tā ir Džeks, kas taisa pamatā EDM, gan mix aspektā, bungs bija more stereo, bass bija more stereo apakšā, un tad Džeks, kas ir hip-hop producers, kas ir hip-hop beati. Jā.
ja man ir jāvērtē tagad tieši tā minūte pēc attīstības, viss pārējā, man likās diezgan wasteful, runājot par Radio Junioru bītu, kad, ja tu ienāc ar džersiju un otrā reizē atkal taisi to pārējais džersiju, kad visu, ko tu izdarīji, tu stripoji tos elementus, kas strādā, ja tā ir dziesma, ja tas ir dziesmas konceptā, tas ļoti labi strādā, tas izbrīvē vietu un iedod lielāku efektu, ja ir artists jau pa virsu, bet ja tas ir battles, tad man gribētos, lai tu tieši vairāk tu izņem tos elementus, bet tu aizstāji kādu to elementu ar kaut ko, kaut tas ir minimalistisks sints vai kas, bet tas kaut kādā veidā vienkārši pievienot kaut ko klāt un uzreiz tā kā iedzeltu, ja. Tajā ziņā man vienkārši nebija vairs pārsteiguma moments uz otro džersiju, man tas vairāk likās kā, reku man ir viena daļa, otra daļa, Ctrl-C, Ctrl-V vai Ctrl-B, ja tu FL izmanto, un tagad es vienkārši izstripošu to daļu ārā, ķipa. Un attiecīgi tā. Man klausoties pirmo bītu vairāk likās, es kaut kur iepeldēju dziļāk tajā visā. Man arī miksa aspektā bija šī patīkamāk likās, bet to īsti nav vērts vērtēt, jo, kā es teicu, tās ir divas pilnīgi citas pasaules šobrīd, kuras mēs klausījāmies. Tas ir EDMs un hip-hops. Un neviena otra nav tā, ka tagad uzvarēs viena vai otra pasaule. Man šodien vairāk uzrunāja tieši Nav roku bīts, tieši otrajā raundā, tāpēc arī man balss aiziet par Nav roku. Lūk tā. Mēs visi nobalsojam par Nav roku, šobrīd Nav roku 2-0 vadībā. Es gribēju piebilst par to Radio Junior bītu. Es nezinu, man tie 3 hīti liekas tik hard, un tad es nezinu, vienkārši nekur neaiziet. Tā kā Radio Junior, ja tu just keep doing it, tad var reāli hard sanākt. Vienkārši distē, man liekas, varbūt tas samples nebija, kas vienkārši tev nebija tā kā tieši pat tev. Bet tie pirmie 3 hīti, tu ejat ļoti hīti, un tu pēc tam vienkārši mazliet nomirst. Agrī. Sākam tad Nav roku. Domas vīri? Man pirmā daļa likās tāda bet otrā daļa likās ļoti cool. Niklau? Nice. Jā, viņš varēja bišķi attīstīties kaut kā uz kaut kuriem aiziet, viņš neko neaizgāja beigās. Es pilnībā piekrītu arī, ka dītas kāpinājums likās, ka varētu būt lielāka eksplozija tam visam, un es zinu, ka Nav roku var kaut ko tādu arī izdarīt, bet nekas. Klausamies tālāk, 3. rauns Radio Juniors. Nelaidiet mani vairāk studijā. Sāksim ar Niklau. Fuck. No offense, bet šis bija boring beats. Ja es būtu pats taisījis, es viņu būtu taisījis, nebūtu projekts saglabājis. No offense. Tas samples tur bija tik daudz crazy lietas, ko no viņa paņemt ārā, un man liekas, ka varēja kaut kādu pilnīgi killer
kaut ko nogalināt ar to sample, bet šis bija tāds, I don't know, nezinu, tā kā then again no offense, bet, jā, 4 no 10 at its best. Jā. Sagvin? Funny, es kā nepiekrītu. Es agree, ka tas samplam ir tagad, tur bija daudz vairāk potenciāls, no kā tur viss kaut kā tas mazas lietiņas var izlūk, kas izklausās daudz labāk nekā, man liekas, ko abi divi Džeki ir flikojuši, bet besides that, man liekas, ka šitajam ir, kaut arī viņš nav varbūt tik crazy, tā kā, Tas ir beat battles. Es agree, bet, es vairāk teikt salīdzinu gan šito, gan iepriekšējo. Un, ja es salīdzinu abus divus, es ietu ar šito, tāpēc, ka pirmajā, tur bija, tur tā kā baigi gāja for the beat battle, vibe, bet, piemēram, salīdzinoši, man liekas, tā kā, fīla ziņā, šitais vienkārši, although viņš nebija hard hitting, viņš tomēr izklausījās labāk on the ear, un es vairāk šito pampot nekā to iepriekšējo. Un man liekas, ka, although, obviously vienmēr uzvarēs hardest beats kaut tā beat battle, man liekas, ka šajā gadījumā vienkārši tas vibes, ko juniors ir tā kā uztaisījis for me, pārspēja to otru. Jo otrā vienkārši ir mazliet liekas, tāds a bit fake hard uztaisīts, un tas not really kā es to see. Bet, that's just me. Pirmajā bija tās bungas vairāk slapo, bet ja tu ej uz cīņu, ja tu ej šaudīties ar pistoli, nenāc uz, nezinu, šautu var nāzi, es nezinu. That's just me. Jā, es saprotu, ko tu saki, bet es still sticking to my... Nē, viss safe, jūs varat tikot to your opinions, bet es atkal pilnībā saidošu ar Niklauvu šajā gadījumā. Man arī likās, kad principā minūte viens un tas pats. Tā kā minūte diezgan wasted atkal. Un man šķiet, ka viņi varēja attīstīt daudz skaistāk, daudz foršāk, un es zinu, ka arī viņš varēja to izdarīt. Un attiecīgi nav roku. Neteikt, kad izdarīja kaut ko baigi tur vairāk, ar to minūti tur bija beat switch viens, bet vaiba ziņā kaut kā arī man vairāk ausī laikam patika tieši nav roku šajā gadījumā, tāpēc mana balss aiziet par nav roku, 3. raundā Sagvin tava balss aiziet par Radio Junioru, un Niklau balss aiziet par nav roku. Pareizi? Yep. Yes, sir. Jā, tad apsveic nav roku ar iekļūšanu nākamajā kārtā ar 3-0 rezultātu. Paldies abiem diviem par cīnīšanos. Paldies milzīgs arī Radio Junioram. Nekur prom. Battle tiks organizēti arī paralēli šī playoff izspēlei iekšēji Discord kanālā. Ne tieši stream ētera laikā, bet on the side vienkārši mēs tur taisīsim battles, lai interesanti communityiem. Un lūk tā, milzīgs paldies. Radio Junior, apsveicu nav roku, ejam tālāk pie nākamā pāra. Nākamais pāris mums ir Geps un Baby Keens.